un ko viņš grib no mums, un kas mums jādara. Tas ir viens. Otra lieta, otra reliģijas puse ir aizliegumi un pavēles likumi kaut kādi. Tātad kaut kas aizliegts, kaut kas atļauts. Un tas, kas ir atļauts, vai tas, kas ir aizliegts, tas saucās šariats, mēs teiksim. Un šāds šariats bija katram pravietim savs. Jeb arī tā šariata vairākums, ir lielāka daļa bija visiem vienāda, taču kaut kādas izmaiņas bija. Šīs šariats priekš kam viņš vajadzīgs? Šīs šariats ir vajadzīgs, lai sargātu sabiedrību no tā, kas viņai kaitē, un lai dotu šī sabiedrībai labu, lai šī sabiedrība būtu vesela. Tāpēc šariats aizsargā 5 lietas. Viņas ir reliģija, vēsele, manta, īpašums, prāts un pēcnācība. Šīs 5 lietas sargā šariats. Šariats ir likts tā, lai pasargātu šīs 5 lietas sabiedrībā. Un tāpēc jebkura lieta, kur aizliedz šariats vai pavēl šariats, ja mēs uz to paskatītos, mēs redzētu, ka viņa tā lieta vaino tātad ir aizliegta tāpēc, ka viņa posta vai nes kaut kādu postu vienai no šīm 5 lietām, vai arī viņa ir pavēlēta tāpēc, lai pasargātu šīs 5 lietas vai vienu no tām. Tāpēc ir aizliegts alkohols un narkotikas. Alkohols, protams, posta kaitē prātam. Narkotikas tas pats, arī veselība, jo veseli tā ir veselība un gods un dzīvība. Kāpēc ir aizliegts tātad nogalināt nevainīgus cilvēkus? Kāpēc šariats aizsargā veseli? Kāpēc ir aizliegts pārkāpt laulību? Šariats ar pēcnācējiem rūpējas. Kāpēc ir aizliegts, piemēram, iespriest nāves sodu laulības pārkāpējiem, ja par viņu neliecina 4 liecinieki? Kāpēc ir aizliegts sodīt viņu paldies? Kāpēc? Tāpēc, ka šariats sargā cilvēka dzīvību. Un ja tas tā nebūtu, ja šariata tiesa nepieņemtu 4 lieciniekus, pieņemtu vienu, ja kurš no mums varētu atnāk šariata tiesa pieņemtu otru un viņu nogalinātu. Tikai šariats sargā dzīvību. Tāpēc ir aizliegts kaut kas cits vai pavēlēts kaut kas cits. Tāpēc ir pavēlēts, piemēram, tātad labi izturēties pret saviem vecākiem, un viņiem ir tiesības uz mums. Tāpēc, ka vēsele, tas, ko aizsargā šariats, manta, zakti ir aizliegts. Tāpēc, ka šariats, viņš ir tas, kas sargā mantu, sargā sabiedrību no tā, lai manta būtu tātad vesela, un lai viņu nezar. Kāda ir šariata avoti? No kurienes vispār uzzināt, kas ir aizliegts un kas ir atļauts islāmā? Vai to drīkst darīt pats cilvēks? Protams, viņš to nedrīkst. Tāpēc, ka cilvēks, kā mēs no paša sākuma teicām, tas nav viņa uzdevums izvēlēties šajā dzīvē savu ceļu. Bet cilvēku uzdevums ir padoties Dievam. Un tāpēc Dievs ir tas avots, tas šo šariātu, ir šos likumus, šīs pavēles nosūta cilvēku, lai viņš sekotu tam. Un otra lieta, pirmais ir Dievs. Un Dievs ir sūtījis Korānu. Tā ir Dieva vārdi. Un Dieva pravietis Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ir nācis šo pasauli paskaidrot par Korānu. Un lai parādīt cilvēkiem, kā dzīvot atbilstoši tam Korānam. Tāpēc viņa izieties ceļš ir praksē, tas saucas sunna, arī ir augsts šariātā. Otra lieta, no tām 2 lietām, no kurām sastāv reliģija, ir pārliecība. Tātad ticība Dievam. Kas ir Dievs, kur viņš ir? Un ko viņš radīja, kādas radības, priekš kām un tā tālāk. Šīs lietas, šīs pārliecības avots arī ir tas pats avots. Korāns un sunna.
Korāns, Dieva vārds un sunna, Dieva praviešu izietais ceļš. Šī pārliecība iekļauj daudzas lietas, no tām nosaukšu tikai dažas. Ticība Dievam sastāv no dažādiem aspektiem. Pirmais ir muslimiem jātic tam, ka Dievs vispār eksistē. Jā? Tas ir pirmais. Otrais, tas, ka viņš ir viens vienīgais, kas dara savus darbus. Ir tas, ka viņš ir vienīgais kungs un vienīgais tas, kas dara to, kas jādara kungam. Tas, ka viņš varo mūs un viņš ir viens, kas tikai viens, kas viņš varo. Viņš mūs ārstē un viņš to dara viens un viņš mūs pasargā no ļaunuma un dod mums labumus, tikai viņš to dara viens, tad neviens cits līdzās viņam to nedara. Tas saucas viendievība Dieva darbus. Tas, ka Dievs dara savus darbus viens. Ir cita viendievība. Tā, par kuru mēs jau runājam, ir tas, ka viņš vienīgais ir pelnījis kalpošanu. Tas cilvēks, kas atzīst to, ka Dievs ir radījis šo pasauli un ir šajā pasaulē vienīgais, kas dara mums labumus un tas, ko viņš dara viens. Automatiski šim cilvēkam ir jāatzīst tas, ka Dievs ir vienīgais pelnījis no manis pateicību un ir pelnījis no manis to kalpošanu. Un neviens cits to nav pelnījis. Ne to pelnījis svētais, ne to pelnījis eņģelis, ne to pelnījis pravietis, ne to pelnījis kāds gars, vai arī priesteris, vai arī mācītājs, vai mūlai, vai šeiks, neviens to nav pelnījis. To ir pelnījis tikai viens Dievs, ko pateikt, to kalpošanu. Un trešā viendievība ir viendievība Dieva īpašībās. Dievam ir kaut kādas īpašības. Teiksim, Dievs visu redzošs. Dievs ir visu dzirdošs un visu zinošs. Šī unikāla redze un dzirdē un zināšanas piemīt tikai Dievam. Un viendievība ir jātic tam, ka nevienam no Dieva radībām nepiemīt šīs unikālas redze, dzirdē un zināšanas. Un tāpat visas Dieva īpašības. Tas, ka Dievs savas īpašības ir unikāls un viņa radības nav tādas. Tāpēc viendievība prasa no muslima to, lai viņš atzītu to, ka viens cilvēks, teiksim, nav visu dzirdošs. Es nevaru lūgt kādu cilvēku palīdzēt man tā, ka to var izdarīt tikai Dievs, tāpēc, ka cilvēks to nedzird. Cilvēks nav mūžam dzīvs, kāds ir Dievs, un Dievs ir mūžam dzīvs. Līdz ar to, ja cilvēks mirst, es nevaru nākt pie viņa kapa un lūgt viņu, lai viņš man palīdz, lai viņš man dod to un to. Tāpēc, ka šīs cilvēks ir miris, viņš nav tāds kā Dievs. Ja viņš uzskatīs, ka viņš ir tāds kā Dievs, tādā gadījumā viņš kalpos jau diviem dieviem. Viņš pielīdzinās to cilvēku Dievam, un viņš pārkāps gan Moza bausli, gan pārkāps Jēza mācību, gan visu praviešu mācību. Un uz šīs domas, ja tātad šeit es apstāšos un šeit lekcija beigsies, es gribēšu tikai pateikt jums, ka Dievs ir noteicis katram cilvēkam viņa dzīvības garumu. Un varbūt rīt es miršu, varbūt rīt nomirst kāds no jums, un būs jau par vēlu domāt, padoties un nepadoties, un būs par vēlu jau domāt, Dievs eksistē vai nē, būs par vēlu domāt, sekot pravietim vai nē. Un tāpēc, tad, kad cilvēks nomirst, viņam vairs otras iespējas nav, ceļa atpakaļ vairs nav. Un šeit es apstāšos, un tagad jūs varat uzdot tos jautājumus, kur jums nāca galvā. Man ir jautājums.